Šodien mēs jums gribam parādīt mūsu jaunāko projektu. Tā ir laiva policistiem, kur turpmāk strādās Lietuvā. Un viņai ir ļoti daudz dažādas interesantas lietas uzstādītas, ar ko mēs jums arī iepazīstinās. Šī ir MS Boat 850. laiva, kur strādās Lietuvā policijā. Sirds vietā ir 2 Mercury Verado 250 zirgspēka motori. Un kas ir interesanti, ka šie ir motori sapāroti un viņiem, kā redzat, nav nekādas ne trosas, ne hidraulikas. Viņi ir pilnīgi elektriski vadāmi. Visa vadība notiek tikai ar elektrību. Ceru, ka viņi dzīvē pierādīs sevi tā, kā par viņiem stāsta ražotājs. Pašlaik mēs esam tikko kā pamēģinājām, strādā viņi perfekti. Slēdzās iekšā ārā, viss ir tik precīzi. Prieks skatīties. Bet par laivu, tātad labi, šeit ir liels plašpāni, jo, teiksim, laiva strādās arī jūrā un piegāžās ūdens. Mēs esam ļoti smuki norobežoti. Laivai ir vilkšanas poleris. Teiksim, kā darba laivai, būs viņai ir dažādas funkcijas, teiksim, iespējams, ka šeit var, izkāpt krastā. Var arī, piemēram, ja tas ir domāts nirējiem darbam. Tā, par šādu lietu, es domāju, katrs nirējs būtu sajūsmā. Treps uz jumta, uz kura var uzkāpt, ja vai kaut ko noservisēt, jo uz jumta mums ir diezgan daudz aprīkojums. Mēs parunāsim, mēs redzam vākugunis, darba gaismas, antenas un termokamera. Ienākot kaitē, redzam, ka viņa ir gana plaša, kā jau domāt darbam. Protams, ka šī laiva nav luksus laiva, viņa ir asketisks darba zirgs, kur nekādu vaigu izsmalcinātību mēs negaidām, bet mēs gaidām vienkārši prastas ērtas lietas. Lai beņķi būtu ērti, lai būtu pārskatāms, lai būtu ērti piekrūt baterijām, masas svēžiem. Kas nav mazsvarīgi, kādreiz vajag, tad ir arī tualeti. Kā jau bieži viņi ir aizkrāmēti visādām mantām, bet šeit ir arī tualeti, kā jau darba laivā, uz kuras vīri strādās caurām dienām. Varam iziet pa priekšējām durvīm uz priekšpusi, paskatīties. Arī šeit ir gan liels klājs un ērts. Šis nav parastai laivai, tas ir ložmetēji turētājs, bet tas ir īpašs stāsts, un tas tikai šim gadījumam. Šeit laivā ir ģenerators, Nani ģenerators 5 kW, kurš spēj nodrošināt šīs laivas aprīkojumu darbību, ja viņai jāstāv kaut kur krastā. Laivā, protams, ir krasta pieslēgums, kur mēs pieslēgsim tad, kad laiva stāvēs, bet laivā ir viss dažādākais aprīkojums. Sāksim tas, ka mums ir divi lieli ekrāni, kuros mēs redzam visu informāciju par laivu, sākot ar mērka dzinējiem, kurus mēs varam redzēt uz ekrāna. Varam uzlikt, tad, ja mēs gribam radaru, varam uzlikt parasto polteri, kur mēs redzam, kur mēs atrodamies un braucam ar visiem vejpunktiem. Savienots ar Reimarina rāciju, kuram ir aiz funkcija. Šai laivai speciāli izmeklēts tāds aiz, kad laiva neredz, bet viņa redz visus pārējos. Protams, kad viņai ir arī visi normāli ekoloti ar visiem sānskatiem, donskatiem un viss, jo darbā, tas ne tikai makšķerniekiem, bet arī darbā tas var būt ļoti vajadzīgs un noderīgs. Mēs to pašu informāciju mēs varam izvilkt uz otra ekrāna. Šī ir viena no šīs laivas, tā kā tur spēļmantiņām, bet kas noteikti nepieciešama darbā tur, ko vajag, viņam ir ļoti jaudīga termālā kamera. Mēs termālā kamera redzam, pašlaik ir diena, varbūt tas mums nav tik nepieciešams pati termālā kamera, bet arī te mēs redzam, ka uz termokameras mēs redzam arī dienas laikā daudz ko. Protams, mēs paņemsim parasto kameru, tad tas skats mums būs savādāks. Šī spēļmantiņa, kur nodarboties baigi ilgi. Skats, ka mēs pašlaik mēģinām strauji viņu kustināt. Tas tā viņai nepārāk patīk, tīpaši tāpēc, ka kuģis ūdenī grozās. Ja tas būtu uz jūras, mēs noteikti paņemtu objektu, kas mums interesē. Paņemt, ka mēs viņu izsekojam šī lodziņā, un viņš mūs sekot, bet pašlaik, tā krastā ir tik daudz informācijas riņķī, tas mums īsti neizdosies. Ļoti liels iespējas ir pat, teiksim, tāda iespēja kā ugunsdzēsēju. Šī brīdī mēs novadot kameru tur, kur mēs vēlamies. Viņa mēra mums temperatūras tādā vietā. Paskatīsimies vēl, kas šai laivai ir interesants. Tātad labi, par mērku mēs paskatījāmies. Ģeneratora vadība viņai šeit. Sānu dzenskrūve, kas palīdzēs vēl abiem dzinējiem. Šeit ir vēl interesanta lieta. Šai laivai ir uzstādīts tāda lieta kā seakeepers.
Pašlaik ielikts un griežās, nu, sīpīgais pēc savu griezisko principa kustēsies un neļauj mums laivai šūpoties ūdenī. Ceru, ka viņš patiešām var noturēs mūsu laivu stabļot šajās jūrā viļņos, bet to mēs paskatīsimies pēc brīža. Akumulatori, lādētāji. Protams, ka šai rācijā laivai vēl ir arī, kā jau policijas laivai, sirēnas un rupors. Nu, protams, jā, atvainojas, laivai vēl ir kondicionieris un elektriskā apsilde un vēl parastā dīzeļa apsilde, ja mums paliek vēsi vai ziemā tas izdotos uz dīzelīti. Un vasarā mums strādātu šis te kondicionieris, kurš arī strādā reversā mazliet, bet tā kā viņš ir no elektrības, tad viņš diezgan daudz ēd elektrības, un tad mums vajag pie ģeneratora darbināt vai pie krasta barošanas. Bet, lai mēs tik ļoti nepārkārstu, ir logi aplīmēti, lai jauki uzsver plēvi tā, lai iekšā būtu gan jaukāk, gan neuzkārst, gan arī drošībnieki tā gribēja. Nu ko, brauksim? Paņem par rāciju, pasauc. Ko sēž? Pilsēņ. Kājas platuma pie sienas. Ēd, jūs atnācat palīgā? Es teiktu, te pat īsti nebija, kur ieskrieties šī mazā gaboliņā, bet tad, kad iedod pilnu gāzi, tad mēs uz 85 km/h gandrīz aizgājām momentāli un vadās viņš stabili. Es teiktu, ka verdikts kāds un nekāds baigais skaistulis nav, varbūt, bet kārtīgs darbs zirgs. No šitā, ja man būtu pašam uz viņu jāstrādā, tad laikam šitām te laimiņai ir aprīko ar mani ticētu. Tā.